Mums bija tā, ka mēs sākām Covidā faktiski ražot. Un tad uzreiz automātiski mēs uztaisījām internetu veikalu. Un tad bija kaut kāda tā ilūzija, ka uztaisīsim internetu veikalu un mums tik nāks tie pasūtījumi. Kaut kas, jā, decembrī ienāca, bija ļoti forši, bet pēc tam, pa bišķītē kaut kas bija. Un kā jūs nokļuvāt līdz Shopify? Caur jums, caur Jūkenu. Gribējās, lai ir skaistāk, lai ir ērtāk. Tad es ieraudzīju jūs. Tur bija tas pirmais jūsu podkāsts. Mums tajā momentā bija baigi sūdīga nauda. Es paņēmu 1. oktobri, uzdāvināšu sev. Bet caur tām instrukcijām izējot bija ļoti viegli. Step by step, skaisti, viss salīgi pamatā, kas ir pats svarīgākais. Arī no klientiem jau bija pirmās atsauksmes, ka ļoti patīk. Tad man vīrs pateica, jā, tas bija tā vērts, ka tu tur to visu oktobri tur ņēmies. Vai viss dabīgais jau ir beidzies? Vai radīts Latvijā automātiski nozīmē dārgi? Šodien podkāstā pie mums viesosies Zanda. Personīgi es teiktu, ka garšīgāko garšvielu radītāja, jeb organikas produktu dibinātāja. Runāsim par ceļu no idejas līdz veiksmīgam biznesam tepat Latvijā. Un kā vienmēr, ja tev šis ir noderīgi, lūdzu atstāj komentāru. Tas palīdz šim podkāstam augt un nokļūt pie citiem klausītājiem. Paldies tev! Un čau, Zanda! Prieks, ka atbrauc ciemos pie mums. Čau! Man arī prieks te būt. Un, jā, interesanta jauna pieredze šodien. Vai tu vari pastāstīt saviem vārdiem, kas ir tas, ko tu dari šodien? Tas, ko mēs darām, ir grūti aprakstīt vispār kaut kā kopumā īsi, jo tās vienības un tās lietas, ko mēs darām, jau mums ir no audzēšanas sākuma, faktiski no sēkliņas jau līdz gala produktam. Un tas, ko mēs darām, mēs esam gan lauksaimnieki, gan ražošanas tehniķi, pārstrādes darbinieki, gan apkopēji vienā personā, gan arī uzņēmuma vadītāji un arī jau tālāk arī, kas plāno darbus, plāno tālākos projektus un arī tirgo un mācās arī mārketingu. Pilnīgi viss cikls. Cik jums ir hektāri uz zemi? Mums nav daudz, kaut kādi apmēram 24. Nav daudz vispār. Tas nav daudz. Okay. Tas nav, jā. Jā, jo mēs esam ļoti maziņi. Jo, ja lauksaimniecības nozarē skatoties, tad mēs esam kaut kādi mazie sprīdīši, tur kaut ko dara. Jā. Okay. Jo lielie ir ar 1000 hektāriem sākot pa lielu. Ko prasa 24 hektāri? Diezgan daudz roku darba. Jo mums ir bioloģiskā saimniecība un ņemot vērā to, ka mēs esam divatā, vecāki vēl piepalīdz, protams, bet ir daudz darba vasarā. Jā, un tas darbs viņš jau sāksies faktiski pēc pāris nedēļām, jau marta sākumā. Jo jau pirmās sēklas jau jāliek iekšā zemē siltumnīcā. Un tagad siltumnīcas ir jāsaglēp no tā, lai viņas nesabruktu zem tā lielā sniega. Jā. Jums ir stikla vai ne? Plēves. Labi, zin kā? To visu, ko jūs tagad darat, tiksim līdz tam, kāda bija Zanda kā maza meitene un no kurienes tu īsties? Kā maza meitene es biju lauku meitene, kas skraida ar basām kājām. Katru dienu pazaudēju kaut kur savas šķības, un pēc tam mani mamma lama, kas kaut kur esmu atstājusi viņas dārzā, jo uzaugas laukos. Visa mana apzinātā un neapzinātā bērnība viņu pagāja tur. Vasaras man atkal pagāja pie mammas brālēna, pie onkuļa. Un, tur mēs daudzījāmies uz nebēdu, tur bija bērnības draudzenes, un tur bija viss. Tur bija visas palaidnības, kas bija. Un skolā es gāju atkal pilsētā, un man bija tāda kā migrēšana, braukšana katru rītu uz bērnu dārzu, uz skolu, un tā līdz 12. klasē. Kādā pilsētā? Ludzā. Pilnīgais gals pēdējais Latvijā. Jā. Esmu bijusi Ludzā, tikai mamma katru strādāja viņiem. Viņa strādāja žurku apkarošanas, tā kā RTT. Viņš laikam saucās, tā kā viņi braukā pa dažādiem veikaliem, galināt visādus mošķus. Un es vienreiz braucu viņai līdzi, un tad es biju Ludzā, un es atceros to, ka tur bija tādā kalna augšā jābrauc. Mēs esam tajā kalnā tieši. Jā. Mums sanāk, ka mēs esam tajā kalnā, jo mums ražošana pati notiek Ludzā, neskatoties uz to, ka mums lauki viņi ir starp Ludzu un Kārsavu. Bet pati ražošana ir tieši pašā pilskalna pakājē, un arī ir jāuzbrauc kalniņā. Un tiepaši ziemas laikā paldies tiešām tiem kurjeriem, tiem šoferiem, kas uzbrauc, un citi vēl
iemanās iebraukt iekšā pie mums pagalmā un izkraut ārā granulu paletes. Jā, un paldies Dievam, jo nav jānēsā. Jā. Jā, bet jā, tā lokācija ziemā. Jā. Jā. Forši. Jā, ļoti forši. Un tad sanāk, ka tas ir tev vecāku tā kā saimniecība? Jā, mana vecāku saimniecība. Tās ir manas mammas mājas un sanāk manas mammas vecmammas mājas. Wow. Tur ir tādas ļoti dziļas saknes tai vietai. Un tā vieta pati par sevi, mana mamma arī viņa bija aizgājusi projām. Nu, tajos laikos bija tā, ka kur tev iedeva darbu, tur tu strādāji. Viņa 20 gadus nodzīvoja Bauskā. Un ka palika brīva Latvija, kad jau sāka dalīt tās zemes atpakaļ, lai nepazaudētu to vietu, viņa atnāca uz turieni, uz laukiem. Un, kā viņa teica, es atnācu ar tām lielajām liepām. Mums pie mājas aug 4 lielās 100-gadīgās liepas, 2 tur ir 3 žuburu, 2 žuburu un tādas vienkārši gigantiskas, tādas masīvas. Un tās liepas stādīja mana vecmamma. Tad es saku, es ar tām liepām atnācu, bet tā dzīves rutīna, un viņa tagad ir pensijā, viņa tad saka, tikai tagad ir laiks uz viņām paskatīties. Jā, kaut arī vairāk kā 30 gadus atpakaļ atnāca tieši ar viņām. Tev būs jāiedod mums bildi. Mēs ieliksim podkāstā bildi, kur atrodas tās liepas. Skaists tās. Bet tagad kopā to dari ar vīru? Jā, tagad mēs ar vīru daram to kopā. Kad pārņēmām saimniecību, tajā laikā viņš vēl bija draugs, tad mēs tur mēģinājām, mēs ņēmāmies pa viņu. Tai iesāktajam ritmam, kā viņi redzēja lauksaimniecību, jo tas bija pavisam savādāk. Viņi vecāki? Vecāki, jā. Tas bija savādāk. Mēs pārņēmām saimniecību ar gotiņā, ar cūciņām, man liekas, arī tās bija, un ar aitām. Turpinājām mēs aitkopību, bet tad palēnām pārgājām vairāk uz dārzeņiem, un jau tālāk radās tā doma par pārstrādi. Kāpēc tā ir? Kaut kāds iemesls, kāpēc jūs tā pārgājāt? Tāpēc, ka tikai 24 hektāri nav govīm. Arī. Tas ir maz, ja? Tas ir krietni pa maz aitkopībai. Mēs ņēmām arī papildus nomu, bet kaut kā tas bija pārāk smagi emocionāli. Mēs nemākam nepiekirties dzīvniekiem. Un kad tu to jēru esi izaudzinājis no pampariem, var teikt, un it īpaši ir arī tādi, kuriem citreiz mamām nebija piena vai vēl kaut kā, un tad tu viņus esi no pudelītes izbarojis. Un viņiem tas liktenis ir tāds, kā ir, un lai cik tev tas sāpīgi nebūtu, ja tu neizdarīsi to, kas ir jāizdara, tad tev nebūs tālāk par ko pirkt barību aitām. Un jā, tādā emocionālā ziņā neesam mēs tik dzelžaini stipri iekšā. Bet cik labi, ka kad ir tā izvēle starp lauksaimniecību un starp to, ka tur ir dzīvniekiem. Tu vari tā kā reāli diezgan ātri uztaisīt to. Ātri, jā, var būtu ļoti grūti, ja mums būtu jau kāda liela saimniecība, kura jau ir iegājusies, un tas viss jau būtu bijis gadu desmitiem. Tā kā mēs sākām, un vecākiem saimniecība bija maza, un viņiem nebija nekādas konkrētas nozares. Viņi vienkārši strādāja, dzīvoja, jo tas bija papildus darbam. Jā, un tāpēc tas bija daudz vieglāk pārfokusēties. Okay. Labi, un tad tu minēji, ka līdz 12. klasē tu Ludzā arī mācījies. Kas notika pēc tam tālāk? Tu uzreiz jau pārņēmi un līdz šim to esi darījusi, vai kāds bija pa solīšiem tas ceļš? Tad mēs aizgājām uz Rīgu studēt, bet Rīgā mēs pabijām laikam kaut kādu gadu ar pusi. Es nevarēju, vīrs arī īsti viņam tā kaut kā. Mums tā pilsēta ir pa šauru, ka tu esi tādā starp sienām. Jo ir īpaši laucinieku neizdzīsi ārā no cilvēka. Viņam ir pierasts, ka viņam apkārt ir tas plašums. Un te ir tādā kā sienā. Mēs arī dzīvojām vienu momentu Ludzā pilsētā, bet tur mums arī bija pa šauru. Tagad jau mēs esam galīgi atpakaļ pašos laukos. Jā. Tev vajag, lai atbalsts var dzirdēt. Jā, lai es varu Jā. pabļaut, un neviens nedzirdēs, ka es bļauju. Jā. Es nesaprotu. Es tur arī piekrītu. Tas pilsētā, man liekas, galvenais mīnus ir, kad ir tā piespiestība.
Man liekas, cik daudziem ir tie dzīvokļi, un dzīvokļos dzīvojot, tur tā kā neiespīd saule, un viss tas tā kā, tā diezgan Nav kā traki elpot. īstenībā. Jā. Jā. Ok. Bet izstāsti, kā tā kā tev jau pirmais bija doma, jā, man būs bio saimniecība. Un ko tas vispār nozīmē? Mums pat nebija jautājumi, vai mums būs bio, jo mums jau bija bio. Un ko tas nozīmē? Vecākiem bija bioloģiskā saimniecība. Mēs vienkārši audzējam dabiskā procesā, maksimāli neiejaucoties vidē, nelietojot pesticīdus, mēs neindējam kukaiņus, mēs neindējam nezāli. Un, tas man liekas arī kaut kā no vienas puses arī. Es negribu ēst to produktu, kur ir bijusi lietota kaut kāda inde. Mēs noindējam dzīvnieku vai apsmidzinam augli, lai tas kukainis nomirtu, bet pēc tam paši to augli ēdam. Nu, tas man kaut kā neiet kopā, un arī, ja man ir izvēle veikalā arī iegādāties kaut ko, es vienmēr skatos, lai ir tā biolapiņa. Jo tā ir pievienotā vērtība. Tātad mana vecmama, kas izaudzē dārzā, vienkārši ar govs sūdiem uz zemes. Tas Jā. ir bio. Ja? Jā. Okay, labi. Skaidrs. Bet viņi nelieto, vai tad arī pesticīdi, kaut kādas tādas mājas versijas? Ir tāda arī tie pesticīdi? Ir tādi, bet pārsvarā reti, kad Atskar, viņus nezinu. vajag lietot pārsvarā tikai kartupeļiem uz tām Kolorādo Jā, vabalītēm. ar smidzinātāju. Jā, tur kaut ko lai virsū, Vieglo. bet tā pārsvarā man liekas, it īpaši, kad ir piemājas dārzs, tos pašus kartupeļus viņus var apsekt ar agrplēvu. Un tev tās Kolorādo vabalas nenoēdīs, tāpat tās arī No kāpostiem. hektāros viņš. Jā, kāpostiem tie paši baltaņi arī var apsekt, var papildus iestādīt samtenes vai koriandru. Ir arī tādi augu miksi, ko tu stādi klāt, un tad tiem kaitēkļiem viņi nepatīk, un atkal tu vairāk pasaudzē to savu augu. Jā. Bet kā ir viņi ražošanā, tev nesarežģīja? Ja, piemēram, burkāns, viņš izaug citādāk biosaimniecībā nekā... Sarežģīja tādā ziņā, kā apstrādē. Jā, tur varbūt vairāk vārpate izaugusi cauri. Tieši šajā ziņā, ka viņš var būt vairāk bojāts. Bet tas ir tas risks un tas Daļa procesa. mīnus. Jā, tā ir daļa procesa, jā, ar ko ir jārēķinās. Jā, ka tie dārzeņi viņi nebūs tik lieli, viņi nebūs tik skaisti, ideāli, tīri, bez iekoduma. Bet, ja es redzu, ka ja tur kāds ir iekodies vai kaut kas ir izaudzis cauri, tad es zinu, ka tur tiešām viss ir ok. Tad tāds interesants jautājums. Kā tam cilvēkam, patērētājiem būt drošam, ka tiešām viņš ņem to bio, ka tiešām tas produkts ir tas, ko viņu pārdod? Kādi ir tie procesi, kam jūs izjājat cauri, lai dabūtu tos certifikātus? Un kā jūs uzturat pie atbildības, kā, lai tiešām, ka tur ir bio? Jā, mums ir tā, ka saimniecībā mums pirmkārt brauc pārbaude. Katru gadu viņi pārbauda visus arī ieejošos, izējošos dokumentus. Viņi ņem analīzes arī Jā? no No lauka. zemes, jā, tā kā. Jā, no pašiem produktiem, kurus mēs audzējam. Jo saimniecībā tas jau būs svaigais dārzenis. Piemēram, šogad mums ņēma no tomātiem, pagājušajā gadā no burkāniem. Laikam katru gadu biors atbrauc un neatbrauc certifikācijas testēšanas centrs, tas, kas dod certifikātu, bet gan jau pats biors Biors. paņem. Jā, Kas ir? tā ir faktiski uzņēmums, kur var veikt visādi veidi analīzes. Sākot ar pesticīdu pārbaudīšanu līdz nitrātu pārbaudei, tad arī vēl kaut kādas visas infekcijas, visas, kas saistīts ar lauksaimniecību. Jā, tur viņam tas klāsts ir ļoti, ļoti plašs, arī pelējums, viss pārējais pārtikas ražošanā. Tur arī mēs tur veicam pārbaudes. Jā, un tas ir tas, kas ir lauksaimniecībā, savukārt ražošanā. Arī faktiski viss tas pats, visa dokumentācija, jo mums ir jābūt visiem iepirkšanas dokumentiem. Pie pavadzīmes mums ir jābūt certifikātam. Arī saimniecības, lai pārbaudītājs redz, ka tai saimniecībai ir izdots certifikāts, un arī, ka tas produkts, kuru mēs nopirkām, arī ir iekšā certifikātā. Un tāpat arī pagājušajā gadā mums arī bija no biora pārbaude, un tad jau viņi ņēma garšvielu maisījumus pārbaudīt, un tur jau bija šausmīgi tabulas, ko viņi baudīja. Jā. Bet viss bija labi. Bet var gadīties, piemēram, ka tu visu dari no labākās sirdsapziņas, bet kaut kas parādās? Man liekas, ka nē. Jā. Nevajadzētu parādīt. Tikai tu pieliec klāt kaut ko, ne? Tad... Jā, lauksaimniecībā tas varētu būt, ja blakus ir kaimiņš, kas lieto kaut ko, bet tur arī ir savi drošības visi noteikumi, kurus ievērojot bufera zonas, tur nevajadzētu būt nekam.
Bet, piemēram, nu labi, tu viņu izaudzēji bio, un tālāk tu viņu tagad pārstrādā garšvielās. Jā. Un tajā mirklī kaut ko kāds nevar piešaut. Teorētiski var, Jā. bet tur jau esam mēs paši. Nu, jūsu Jā, gadījumā, jā, bet, piemēram, jā. ja es pērku citu kādu, viņš ir taisīts no biotomāta, bet Bet beigās... var pielikt da jebko Jā. klāt. Visu to, ko atļauj tieši tā certifikācija. Tas, ko mēs nedaram, mēs neliekam klāt. Mēs neliekam klāt pretsalipas vielas un pildvielas, ko ļoti bieži var atrast ļoti daudzos produktos. Kas ir pildviela? Jūsu gadījumā? Pildviela, nu, piemēram, maltodekstrīns. Tā ir lētā pildviela. Viņa maksā pāris eiro. Tu viņu pieliec, piemēram, pusi klāt pie produkta. Daudzi tā dara ar specifiskajiem produktiem, kas ir biešu pulveri, vai tādas lietas arī tāpat tās kartupeļu cietas liek klāt. Jā, viņi tik ļoti nesalīp, bet atkal tev jau tikai ir 50% tā produkta. Tur jau vairs nav 100%. Un beigās tu maksā to lielo naudu pa lielam par Pildvielu. pildvielu, jā. Okay. Labi, tu jau paskrējies priekš daudz par garšvielām. Nu, kā jūs nonācāt? Tad jūs sākumā, jūs jau tad ražojāt, teiksim, garšvielas un lietojāt sev un pārdevāt kaut kādos citos kanālos, vai kā mēs nonākam līdz tam, ka jūs jau ražojat arī apstrādājat Jā, tu jau to garšvielas? tomātu pēkšņi, zini, garšvielas. Jā, kā jūs aizgājāt līdz tam jau? Tur vēl vesels process ir noteikti. Tur, jā, tur bija tā, ka ar to aitkopību mums tā sirds negulēja tur mierīgi, un tad mēs meklējām variantus, kā ko mēģināt. Mēs audzējām arī citas kartupeļus, tad mēs sākām audzēt ķirbjus. Ķirbjus mēs vēl joprojām audzējam ļoti daudz, un kabačus tos mēs nododam Rudolfam. Dodies, šogad laba vasara būs arī ko nodot viņiem. Jā, viņi jau taisa bērnu pārtiku, un faktiski Rudolfiņš viņš arī bija tāda viena kā no iedvesmas daļas, kā mēs arī varētu izveidot savu pārstrādes uzņēmumu. Un tieši arī faktiski ķirbju laukā arī radās tā ideja, jo man teicis, ir tāds ļoti eksperimentētājs ēdienu ziņā. Viņš var sataisīt tādu ēdienu no tādām sastāvdaļām, ka liekas, nebūs labi, bet ir forši un ir garšīgi pārsvarā vienmēr. Un viņam ienāca prātā par ķirbju ziediem. Jo tas lauks, īpaši, kad ir 5 hektāri, ieejot vasarā siltā dienā, kad ziedi ir atvērušies un katram ķirbim tur ir pa 11 ziediem, un viņi visi ir pilni ar bitēm, un viņas san un dūc, un tā smarža, ko viņas iznes arī ārā uz lauka, viņa ir fantastiska, tāda salda, medaina smarža, un viņš pamēģināja tējā uztaisīt, un tā tēja bija ļoti garšīga, un tas pirmais solis bija tā ķirbju ziedu tēja un par tējām, bet no tējām mēs esam aizgājuši ļoti, ļoti tālu. Viņas mums ir palikušas kā papildus produkts, jo tur arī ir tas moments, ka ir jābūt kaut kādai degsmai un par to produktu, jo mums tējas it kā patīk, bet mēs esam vairāk svētdienu tēju dzērāji. Mums ikdienā ir kafija. Un līdz ar to, paralēli mums gāja garšvielas, un tad mēs vairāk arī pārbāzējāmies uz garšvielām, uz garšvielu maisījumiem, jo tur jau mēs varam izpausties. Jā. Es esmu dzirdējis, ka ķirbju ziedus fritē. Jā. Viņi ir ļoti garšīgi. Arī citi vēl liek arī sieru iekšā, mozzarellu, man liekas, un arī tā kā nopanē un arī izcep. Jā, ķirbi un kabaču ziedi arī tā ir ļoti garšīgi. Tas vienmēr šķita tāds veists. Tur būtu ķirbītis un tur visu ziedu apēd. Bet ķirbiem tas ir veselīgi arī. Jā? Jā, tāpēc, ka viņiem ir ļoti daudz ziedu, viņiem ir ļoti daudz vīrišķo ziedu, kā izrādījās. Jā, un ļoti daudz arī to sievišķo, un viņš pa lielam var izaudzēt tikai, atkarībā no šķirnes 2 līdz 3 pilnizmēra ķirbīši. Pārējie tie, kas tur augs, viņi paņems spēku no tiem pirmajiem. Un tie pirmie atkal neizaugs tik lieli. Līdz ar to viņiem pat ir veselīgi. Labi, jautājums, vai vīrišķie ziedi smaržo tikpat labi kā sievišķie? Man liekas, ka jā. Jo tu teici, ka ir ļoti smaržo, un ja izrādās, ka ir vīrišķie ziedi, es sagaidu, sievišķie viņi ir blīvāki. Jā. Viņi ir blīvāki. Vīrišķie viņi ir vairāk tādi kā plānāki. Bet smarža viņiem abiem ir labi. Tā ir augu pasaule, Simona. Tā ir augu pasaule. Man bija jāpajautā. Cita likuma. Ok. Tad
bija svarīgi, tu uzskati, ka ir svarīgi, lai kaut kas ikdienā, lai sanāktu biznesa, tev ir jāpatīk tam, ko tu pārdod un jātic. Un tu neticēji līdz galam. Tu redzēji labāku alternatīvu, tējas nebija tas, tāpēc jūs izvēlējāties. Tējām varbūt nevis tas, ka es neticēju, bet tas, ka viņas man līdz galam, tas nebija mans. Personīgi. Jā, personīgi. Jā. Atkal garšvielas tas ir savādāk, jo mēs gatavojam, mums patīk gatavot un likt kaut ko klāt un mēģināt eksperimentēt, un līdz ar to tas pilnīgi sagulās. Tā kā ideāls mečs notika. Kas ir jādara ar to dārzeni vai, es nezinu, Pēters ir vienalga, lai viņš saglabā to garšu un smaržu? Saudzīgi jāžāvē. Žāvēt jūs? Jā. Saudzīgā žāvēšana, lai nav pārāk daudz grādu, jo katram produktam viņam ir sava temperatūra, kurā viņš var pazaudēt gan krāsu, gan smaržu, gan garšu. Un tur tas arī tas ir jāatcerās. Jo sākumā mums bija eksperimenti, cik daudz mēs esam izmetuši ārā, tas ir vienkārši vārprāts. Jo jā, nebija tādas instrukcijas, pēc kuras tu vari iet un to tu žāvē tik lielos grādos un būs super, to tik lielos. Jo katram sīpolam 1 grāds var pamainīt visu. Bet tas arī ir no šķirnes atkarīgs? No šķirnes netik ļoti, gan kiplokiem, gan sīpoliem. No šķirnes viņiem ir atkarīgs vairāk tas sausais iznākums, kas viņiem būs. Tas var nedaudz atšķirties, bet tieši žāvēšanas procesā īsti nē. Mitruma līmenis, tas gan var, jo katru, piemēram, septembrī žāvēt sīpols kiploks, viņš būs mitrāks. Viņi atkal nevar likt tik daudz iekšā žāvētavā. Savukārt decembrī žāvējot, viņš atkal būs daudz sausāks, viņš jau būs nedaudz pats dabiski izžuvis vēl vairāk. Un līdz ar to atkal var vairāk ielikt žāvētavā. Bet jā, tur ir ļoti daudz specifiku, jā. Spēlēties ar vērtīgiem biodārziņiem. Jā. Nav darba vispār, tā kā nav ko darīt. Jā, jo ir tīpaši tagad vēl mums ir plus mīnus mehanizēti ļoti daudzi procesi, un tagad mēs nomehanizējām arī pēdējo posmu, faktiski pirmo, kas ir tīrīšana. Tagad burkāni, bietas, sīpoli tīrās arī mehāniski, jo līdz šim vēl decembrī mēs ar rokām cakājām, visu tīrījām nost. Un jā, kad piemēram pats sāpīgākais man bija tomāti un kirbi, kur bija sākotnēji kirbiem mēs arī mēģinājuši bijām sukādes un ar rokām sagrieztie kubiciņi, jau iemarinēti, jau cukurs iztērēts, upeņu sula iztērēta, un tie ir apmēram 80 kg, kas ir ielikti žāvētavā, un līdzīgi bija arī ar tomātiem, kad bija ar rokām sagrieztas šķēlītes, skaisti saliktas. 80 kg sagriezt ar rokām. Jā, un ar tomātiem arī bija tas pats, un vienkārši nākošajā rītā tu ieiet cehā un saproti to, ka smarža nav laba, ka tūlīt būs jāraut un met ārā. Kas notika, sadega viņa vai kas? Fermentēšanās sāka saskāba. Jā, un līdzīgi bija ar tomātiem arī. Jā. Tās tādas sāpīgākās kļūdas, kas ir palikušas atmiņā, bet process, jā. Kā, piemēram, tagad, tad, kad jūs sākāt, jūs jau taisiet kaut kādu eksperimentu, bet tā kā, cik citiem maksā, kāpēc tā cena tā rodas? Man interesē, kā jūs nonācat līdz esošai cenai? Produktu cenai. Jā, līdz esošai produktu cenai, jo tu teici arī dažādi sausais atlikums. Kā vispār tik galā ar to? Kā Katram sākāt, produktam varbūt? ir savādāk. Jā. Katram produktam ir savādāk. Tas, ko mēs sākām, mēs pirmais aprēķinājām, cik ir tas sausais iznākums, jo vidēji viņš ir 15%, kaut kādi 10%. Dārzeņiem mēs cenšamies līdz 10%, tāpēc, ka varētu arī vairāk, ka viņš būtu mitrāks, bet tad atkal tas mums apgrūtinās malšanas procesus un uzglabāšanas procesus. Jo mēs viņus sausāku izžāvējam, tur mēs pazaudējam, protams, naudas izteiksmē. Jo tie pāris procenti viņa maina to kopējo svaru arī. Bet toties viņš ilgāk paliek nesalipis. Jo tā ir tāda mūsu lielākā problēma, ka viņš ātrāk salīp nekā parastās garšvielas, kuras nopērk veikalā, jo nav nekas pielikts. Un it īpaši, ja tur iekšā ir vai tomātiņš vai sīpoliņš, un tad ir produkti, kuriem tā lipšana notiek ātrāk.
nekā pārējiem. Piemēram, universālais maisījums. Viņam tā frakcija ir tāda, ka viņam patīk salipt, Jā. savelties tādā kā kunkulītī. Bet vai tas produkts paliek slikts, ka viņš salīp? Īsti nē. Pašai, bet, protams, ar laiku, jau, ja viņš ilgāk tādā konsistencē stāv, tad jau jā, tad ir kā ir. Bet, jā, un katram man ir sadalītas pa produktu grupām. Man ir garšaugi lapu, tad man ir tādi riktīgi, kas ir mitrie dārzenīši, piemēram, tomāti, ogas, un tad ir dārzeņi. Un apmēram visi iekrīt kaut kādā konkrētā procentu kategorijā. Ar tomātiem ir visbēdīgāk, viņiem ir 6%. Tas ir riktīgi maz viņiem ir, jā. Kiplokiem atkal ir bišķiņi vairāk, tur jau ir pāri 20%, sīpoliem ir apmēram Tāpēc jums ir latgalietis. Jā. Un tur ir ķiploks dominē. Jā, jo kiploks bija tas viens no pirmajiem arī, ar ko mēs garšām arī sākām. Un tas latgalieša sapnis vīram ienāca prātā vai kaut kādu nosaukumu izdomāt forši. Viņš saka, vai latgalieša sapni, iedot kaut kādu identitāti kaut kādam vienam produktam. Un kiploks ar dielu, tas jau mums likās viss piemērotākais, jo tas ir pirmais no maisījumiem, kas arī ļoti labi aizgāja. Un viņš aizgāja tieši tajā mūsu vidē, Latgales vidē, jo tad mēs vēl baigi nekur pa visu Latviju nebijām. Un tāpēc arī kiploks ar dielu ir tieši latgaliešu sapnis. Mums daudz arī kurzemnieki, vidzemnieki saka, mūsu sapnis tas arī varētu būt. Nav tikai latgalieši. Jā, man bērniem tā ir mīļākā garšvēl. Man arī tā mīļākā. Viņi visur viņu var apēst. Tā kā burtiski jebko. Jā. Traki. Jā, jo viņi tiešām ir forši. Jā. Man cita ir mīļākā. Man tagad kartupelis ir topā. Es parasti viņu taisu mērcītēs, un tad es ar to mērcīti varu apēst visu. Vienalga, kas man garšo. Es taču varu prasīt, jūs paši ēdat vairs savus garšvēlus vai jau tā kā... Ēdam, ja man vajadzētu viņus pirkt, man vajadzētu vēl vienu algu. Mēs viņus anormāli patērējam. Mēs arī testējam uz jauniem produktiem, un es nevaru iedomāties vienkārši. Tā jau laba zīme. Viņās, teiksim, saglabājās kaut kāda vitamīna vai kaut kas tāds tajā pārstrādes procesā? Jā, saglabājās, jo mums arī žāvēšana viņa ir saudzīgāka, apmēram vidē līdz 50 grādiem, citur ir pa 40 grādi, un līdz ar to, protams, viss pilnībā nesaglabājas, bet, piemēram, kā cidonijās daļa C vitamīna arī saglabājas. Kā cidoniju piparus lietojot pie maltītes, var arī C vitamīnu nedaudz dabūt. Jā. Cidonija, tas ir tā kā ļoti laba citronu piparu alternatīva, jā. Ļoti laba. Jā, bet tu zini, kur ir mana mīļākā? Tu zini? Universālā, ne? Nē. Es nezinu. Gan jau tu pateiksi. Persilāda. Persilāda? Jā, viņa ir tāda ļoti liela arī sāls tie gabaliņi. Tā kā, es dievinu viņu. Es ar viņu varētu apēst jebko. Viņa garša ir pilnīgi citādāk, kā piemēram veikalā nopērkamā, ko klasiskā tāda persilāda. Pilnīgi Viņa tā garša, tāda dzīve liekas. Jā. Kā reāli liekas, ka dārzeņi būtu klāts vajag. Un es viņu lieku arī tā, kā tu saki, mērcīties, es lieku viņu. Jā. Un man tik skumīgi, ka viņa beidzas. Tā kā to nevar izstāstīt, tad liekas, jo mēs taisam svētdienās, tā kā visai nedēļai ēst. Un, ja viņa ir beigusies, visu nedēļu sabojāt. Man ir līdzīgi, jo, kad es taisu siltos ēdienus, man 90% es izmantoju persilādi. Un tad es kaut ko varu pielikt vēl klāt. Es varu pielikt klāt barbekju, varbūt tur kartupeļu maisījumu, bet pamatā beisikā, lai vai es taisu dārziņus, vai es taisu salātus, vai es taisu gaļu, da jebko, viņa tur būs. Jā, un tā bija viena no garšvielām, faktiski persilāde un cidonija pipars pēc tam, kurus mēs vēl pirkām veikalā, jo persilāde man ļoti patika, Santa Marijas, es viņu vienmēr pirku. Un tad pagāja arī diezgan ilgs laiks, kamēr mēs vispār atklājām to, kas ir tā fiška, kāpēc viņa garšo tā, kā viņa garšo. Jo tur arī viss nav tik vienkārši, kāpēc tur ir sāls. Bez sāls viņa vairs nebūs persilāde. Jā, jo tur ir savi knifi, it kā 3 sastāvdaļas, bet īpašas.
Ja tu vēlies uzsākt savu internetu veikalu, bet nezini, kā to izdarīt, un meklē kādu uzticamu avotu, no kā mācīties un kā izdarīt visu pareizi, lai pēc iespējas ātrāk tu tiešām vari gan uzbūvēt e-veikalu, gan iegūt, piesaistīt klientus, gan arī saprast, ar ko vispār grozas e-komercija, kas tev ir jādara. Tad es tev aicinu pievienoties YouCan biznesa klubam, ko mēs esam izveidojuši. Tas ir Latvijā unikāls piedāvājums, un tev izdosies ar mūsu palīdzību kopā attīstīt savu biznesu. YouCan biznesa klubs sastāv no apmācībām, kur tu soli pa solim vari iemācīties, kā izveidot savu internetu veikalu, kā piesaistīt klientus ar maksas reklāmām, kā noturēt savus klientus ar e-pastu mārketingu, un kā uzlabot savu e-veikalu tā, lai tas pārdod ar maksimāli augstāko konversijas procentu. Pievienojies YouCan šodien, klikšķini uz linku zem šī video un tiekamies! Nu labi, pastāsti par to. Tad, jūs uztaisījāt produktu, bija pirmie tie testi, pirmie nosaukumi arī. Tu minēji par to, par pirmo pārdošanu. Tad, ko jūs darījāt, lai ietu un tagad cilvēkiem piedāvāt? Kas bija tie pirmie, kā jūs guvāt pirmos pirkumus? Pirmos pirkumus mēs caur tirdziņiem. Tieši tepat pa vietējiem mēs braukājām. Tād nākošais, kas bija, mēs iestājāmies inkubatorā Lijā biznesa. Tad tur mēs atkal meklējām kaut kādas iespējas un kā bīdīt produktu un uz kurieni vairāk skatīties. Tur atkal bija vairāk tas grūdienis uz eksportu. Bet tajā momentā mēs vēl tikai sākām, un kad tu esi iegājis faktiski pārtikas nozarē, un tev viss ir nopirkts uz kredītu, un tā naudas plūsma viņa ir tik šausmīgi ierobežota, ir ļoti grūti atvēlēt to lielāku budžetu kaut kādiem lielākiem izēvielu iepirkšanas pirmkārt, jo tās izēvielu iepirkšana mums ir tā lielākā tā caurlaidība, kura ik pa brīdim ļoti sašaurinās. Jo mums tas ir pats trakākais moments, jo faktiski sākot ar augustu un beidzot ar septembri, oktobri ir jānopērk visam gadam. Un jāparedz rezerves. Un tajā periodā arī viss ir jāsažāvē, viss, kas bojājas uzreiz. Visi lapu augi, tāpēc lapu augus mēs vienmēr cenšamies pie sevis izaudzēt maksimāli. Ja kaut kas pietrūkst, tad mēs piepērkam no citām saimniecībām. Savukārt burkāni, bietes, sīpoli, kiplogi, tie arī var stāvēt pagrabā. Mums tagad vēl ir apmēram kādas 2 tonnas, kas ir jāsažāvē, kuras vēl stāv, lai mums pietiek. Varētu pastāstīt, kādā pagrabā stāv 2 tonnas? Laukos. Jā, bet kāds strādā? Esmu bijis tikai mazā pagrabā, kur ir aizgalda, kas skaits. Jā. Jā, mums sanāk pagrabs ir ar 2 telpām. Viena telpa ir tāda kā šī, un otra telpa. Bet tas ir reāli pagrabs? Vai? Jā, reāli pagrabs. Jā. Kā bunkurs? Nu, apmēram. Ok, mēs zinām, kur mēs brauksim. Bet viņam ir ēdiens. Jā, burkānam vietas. Sajies. Labi, stāstāk. Jā, un... Tā, par ko es runāju? Tu stāstīji par to, ka jums ir viss šajā pāris mēnešos jāsažāvē. Jā, pāris mēnešos jāsažāvē. Viss svarīgākais, kas bojājas. Un tajā momentā arī jau ir svarīgi sagatavoties arī decembra visām tirgošanām un visam pārējām. Arī tam viss ir jāiepērk. Un līdz ar to mums novembris, decembris beigās ir tādā rašā un tādā skrējienā, kad pēc tam ir vienkārši pēdējie. Šajā gadā arī bija tas pats, aizpagājušajā arī iepriekšējā, kad tu janvārī pirmo nedēļu vienkārši tevis nav, jo tu neesi spējīgs piecelties no gultas, kad tu esi vienkārši nomučījis non-stopā. Kā tu aprēķināt kapacitāti, cik jūs varat pārdot, piemēram? Es rēķinu apmēram to, ka vajadzēs 3 reizes vairāk. Tikai katru gadu. Jā. Katru gadu es rēķinu 3 reizes vairāk un skatos kaut kādas astītes, lai paliek varbūt vēl rezervē tādā veidā. Bet, Tas sanāk, ka jūs arī iesaldējat ļoti daudz līdzekļus. Jā. Ir daudzi saimnieki, kas arī gaida, jo mums apmēram ir kaut kur 10 saimniecības pa Latviju, kas mums vēl izaudzē. Ir arī tādi, kuriem vēl joprojām rēķini nav apmaksāti.
ir vienošanās, ka mēs maksājam pa daļām. Līdz ar to tas arī ļoti forši, ka tā var. Bet tā pa lielam, lielākoties, protams, visi grib uzreiz, jo it īpaši kā šajā vasarā tā sezona bija tik dubļaina un tik lietaina, ka brīnums, ka kaut kas izaug. Jā. Galvenais, tu atkal nevar prognozēt, to nevar aprēķināt, kā ir tā ir. Ok, tātad tirdziņi. Kas bija tālāk? Bija kaut kāds kaut kas vēl, ko jūs izdomājāt? Kā jūs dabūjāt gatavu kaut kādus citus kanālus? Tirdziņi tas bija tas pirmais. Mums bija tā, ka mēs sākām Covidā faktiski ražot. Un tad uzreiz automātiski mēs uztaisījām internetu veikalu. Un tad bija kaut kāda tā ilūzija, ka uztaisīsim internetu veikalu un mums tik nāks tie pasūtījumi. Un tur tāds kūlenītis tukšais. Jā, kaut kas decembrī ienāca, bija ļoti forši. Bet pēc tam pa bišķītē kaut kas bija. Bet atkal mēs viņu centāmies arī upgradeot vairāk, lai viņš ir pievilcīgāks. Mums bija sākumā Mozello platformā. Un es ilgu laiku nevarēju saprast, ka kaut kas viņam nebija tā. Es skatos, bet es nevaru saprast, kāpēc man nepatīk tā, kā viņš izskatās. Man ļoti bieži ir kaut kādām lietām, kad ir jāiziet ārā no kastes, lai saprastu, kas vispār, kāpēc nav tā. Un tad mēs bijām domājuši arī par Etsiju. Tad mēs sākām Etsijā veidot veikalu, un tur es paņēmu kursus tieši Etsijam. Un tad es sapratu, kas nav tā. Tās bildes. Kas bija? Mums tajā momentā mums bija iepakojumi oranži, zaļi, melni un brūni. Un kad tev produkta bildēs ir vienā oranžais, vienā melnais un ir iepakojums, nevis pats produkts nobildēts, tad tur ir tā raibā dzeņa aste. Jā, un tad es pasūtīju to lightboxiņu, nopirku tādus smukus melnus trauciņus keramikas un bēru iekšā tur katru garšvielu un viņu bildēju. Un tad es saliku to visu vienoto fonu, un tad viņš izskatījās uzreiz savādāk. Tas uzreiz bija tā. Bet labi, var izstāstīt pašu sākumu, kāpēc tu izvēlējies Mozello? Kur tu rādi informāciju par Mozello, piemēram? Tāpēc, ka latviešu valodā vienkāršāks it kā un lētāks. Cena arī. Jā, ok. Un tad tu izdomāji Etsy. Kur radās Etsy ideja? Etsy ideja radās par to, ka mums vajadzēja eksportu, jo mēs bijām Lijā, un līdz ar to tas bija viens no. Un tāpēc mēs sākām ar Etsy. Tagad mums tur ir veikaliņš, bet es neteiktu, mums tur ir kaut kādi 5 produkti ielikti, un kas arī ir ļoti specifiski. Kaut kas tur mēnesī pa pāris reizēm pasūtās, bet mēs kaut kā baigi arī uz viņu nespiežam. Un, jā, jo ņemot vērā, ka šeit ir viss ļoti labi aizgājis, vairāk jau liksim fokusu, lai te var pasūtīt no citām valstīm. Kur ir šeit? Mūsu internetu veikalā paša. Shopify. Jā. Un kā jūs nokļuvāt līdz Shopify? Līdz Shopify mēs nokļuvām caur jums, Jā. caur Jūkenu. Jo ar Shopify man bija jau, kad mēs ar to Etsy izgājām cauri, es skatījos jau pēc tam uz Shopify, jo gribējās, lai ir skaistāk, lai ir ērtāk. Jo ar Mozello ir tā, ka vismaz agrāk tā bija daudzas lapas, kurās es nebūtu veikusi pasūtījumus, ja es nezinātu, ja man pašai nebūtu internetu veikals. Jo tā izčakošanās lapa, viņa kaut kā... Nav vērta, teiksim. Nevis nav vērta, pat kaut kādu šaubas rada. Uzticamība pazūd. Jā, viņa ir tik vienkārša, ka liekas, ka tur kaut kam ir aiz ādas. Jā. Jā, un jā, tāpēc gribējās Shopify, skatījos arī tur visādi YouTube kursi bija. Un tad es ieraudzīju jūs. Jūs es ieraudzīju Wild Spirit profilā. Es izmēru, ka tev neesmu prasījis, kā tu zināji. Wild Spirit profilā, jā, pie Danas. Un tur bija tas pirmais jūsu podcasts. Viņai tur sākumā bija tā basic informācija, tad tas jūsu podcasts. Tad es tā noskatījos to podcastu, tad es saku, ok. Jo mums tajā momentā bija baigi sūdīgi ar naudu. Mums bija vienkārši viss kredītos gāja. Un es saku, ok, es paņemu 1. oktobri, uzdāvināšu sev vārda dienā
jūkienu kursu pirmo Jā. mēnesi. Oh. Jā, Iedomājies. un es sev to apsolīju, un es tā arī izdarīju. Un 1. oktobrī es viņu nopirku, viņu iegāju, izgāju cauri visam. Un tad es sāku veidot jau pašu internetu veikalu, un tur tiešām paldies vecākiem vīram, ka viņi paņēma no manis visus tos liekos darbus, un man bija 80%. Es vienkārši visu oktobru sēdēju un sakāju to veikaliņu augšā. Protams, ar jūsu konsultācijām un palīdzībām, ar integrācijām, visām, kur man kaut kas nebija saprotams. Bet caur tām instrukcijām izējot, bija ļoti viegli to izdarīt. Jo tur bija vienkārši step by step, skaisti viss salikts un tieši basic pamatā, kas ir pats svarīgākais. Un tad mēs novembrī, viņš jau sāka, faktiski oktobra beigās viņš jau sāka strādāt. Un arī no klientiem jau bija pirmās atsauksmes, ka ļoti patīk, kā ir, ka ir daudz ērtāk, ir ērtāk pasūtīt. Un tad jau mēs novembra beigās pieslēdzām arī reklāmas. Un tad man vīrs pateica, tas bija tā vērts, ka tu tur to visu oktobru tur ņēmies. Bet kā bija palaist pirmās reklāmas pašai? Bija bailīgi? Bija bailīgi. Jā. Bija bailīgi, jā. Jo ir tīpaši, kad tu uzliec to naudu, viņu iztērēs. Ja tur nekā nebūs, un tad tur ir dienas, kad tiešām ka nav. Jā, un tad atkal tu ieej azartā. Ir īpaši decembrī, jo tur cilvēki pērk. Tu skaties, šodien kaut kā pišķiņ mazāk nekā vakar pirkumu, jāuzliek vēl budžets. Tu uzliek vēl budžetu. Jā, un tad beigās tu uzliec tā budžetu, ka tu saproti, bļāviens, es vairs nevaru tikt galā, ka jau ir tik daudz pasūtījumu, jo tur bija tāds šausmīgs lēciens, tur bija nenormāls lēciens, jo bija 10 reizes vairāk nekā iepriekšējā gadā. Tas bija šausmīgs dēļ mums, jo tur bija decembrī, es vispār neizgāju ārā no ražotnes. Es vienkārši tur nakšņoju. Ja vīrs, viņš jau kaut kur aizbrauca, kaut kas bija jāaizbrauc, jāpaņem, tad man bija vienkārši, es biju mēnesi tur, es svaigu gaisu un pasauli ieraudzīju Ziemassvētkos. Es tagad nesaprotu, ir labi vai slikti, ka tu pievienojies Jūkanu? Man liekas, ka labi. Tāpēc, ka cilvēks dzīvo vienkārši darbā tagad. Bet tas ir tikai decembrī. Jā, ārprāts. Bet labā ziņa ir, ka tur pat var nakšņot. Es teicu. Tur viss Jā. Tur viss ir. Jā. Mēs esam saldi. Jā, mēs tagad zinām tiešām. Gaida ciemos. Noteikti. Labprāt. Jo tiešām vasarā ir fantastiski. Un pie mums arī var uz laukiem atbraukt. Tikai uz ražotni. Jo mēs arī ar vienu kāju esam, tas, kas mums palīdzēja vēl arī noturēties. Sākuma posmā mēs esam turismā. Un vasarā pie mums arī brauc turisti un atbrauc arī grupas. Un līdz ar to tas arī ir tāds kā vēl viens papildus tāds kā posmiņš, kas palīdz pārdot. Un kur arī pēc tam uz internetu veikalu cilvēki atnāk. Tas ir kaut kādas meistara klases vai ekskursijas? Vairāk kā ekskursijas formātā. Mēs parādām, pastāstam par ražotni, un tad mēs uztaisam tādu kā degustāciju un dodam degustēt jau savus produktus. Labs. Tādā Super. veidā. Agrāk tas bija vairāk kā stāvošā formātā, un tad pagāja laiks, kamēr šogad jau mēs uztaisījām galdus, ka cilvēki var apsēsties, jo arī, tas ir foršāk, ka tu esi noguris jau pēc visas dienas staigāšanas, tu vari apsēsties un lēnītēm tiešām pabaudīt. Nevis, ka tev ātri ir kaut kas tur jāpagaršo, tu pat neatceries, ko tu pagaršoji tajā steigā. Jā, man arī bija ļoti labā pieredze. Es atceros kaut kādu laiku atpakaļ Madonas alus darītavā. Jā. Tur arī ir ekskursija, tu paskaties, kā notiek tas process. Es nezinu, bija vai vēl joprojām ir. Tur tas ozols tāds liels, kas arī ir uz alus virsū uz etiķetes. Un tur arī viņiem ir pēc tam ir restorāniņš, kur, man liekas, gruzīņu virtuve bija. Un arī ļoti, ļoti labi tur tas koncepts. Kaut kas ļoti līdzīgi iztēlojas, kad tu to aprakstīji. Jā. Varbūt mums nākotnē jāatver arī kaut kāds restorāns ir īpašais. Jā, viņiem darīt nav ko. Viņiem patīk Tas ir gatavot. vēl viens atsevišķs biznes. Jā, un nav pats vieglākais. Jā, bet tur vieta atļaut, jo tur tiešām tā ļoti forši. Taisno aiziet uz augšu, uz baznīcu un uz Pilskalnu. Bet kā sanāk, jums vajag sezonālus darbiniekus visu laiku, vai ne? Mēs kaut kā iztiekam bez sezonālajiem darbiniekiem. Jā, mums bija tā, ka mēs pārsvarā, mums bija darbinieks, kas strādāja gan.
Šogad arī nāks klāt meitene, kas arī strādās gan abās vietās, jo vasarā atkal ir tikai 3 mēneši. Savukārt ziemā visu laiku tur ir darbiņš. Tādā veidā. Es atkal iztēlos, ka tas ir vienkārši tā kā, zini, tie, kas audzē kāpostus, viņiem tas ir ļoti limitēts laiks, ka viņiem ir jānovāc. Piemēram. Jā. Nu, teorētiski mums arī tā ir. Kad mums visi striki trūkst, tad vīrs zvana visiem draugiem, brāļu draugiem, un tad sanāk tādas lielās talkas. Citas manas draudzenes vēl joprojām atcerās, kad mēs kirbus stādījām ar sēkliņām, tur bija ar mēriem, un tur bija jāiesēj 5 hektāri. Un mēs visu dienu vienkārši maucām un stādījām. Jā. Bet jā. Mēs izkalpinām draugus. Kā jūs stādat? Mums tad bija uztaisīts tāds kā mērs. Mēs domājam, ka mēs visu sirdināsim krustu šķērsu, ka no vienas pusītes, no otras pusītes nekas no tā nesanāca. Jo tur beigās tāpatās tās šķības līnijas sanāca. Bet tagad mēs stādam tādās kā vadziņās rindiņās un pa vidu izkultivējam, un tad viņi jau aug. Forši. Es arī esmu no laukiem, un es katru reizi, kas kaut ko stāstu, man jau tāds, iztēlojos to darbu. Arī, kad stāstīju par jēriņiem aitām, mums bija tā, ka mums bija truši. Mums truši arī bija bieži. Un tad viņus māziņus audzē un animāli jauka, un tu viņus vakaros baru un glaudu, un viņiem ir vārdiņi. Un tad atnāca mājās, un viņas karājās. Tad, vakariņas. Jā, vakariņas galdā, jā. Jā. Tas ir tāds daļa no procesa, jā, tā laukos ir dzīves dzīvojot. realitāte. To, ko laukos dzīvojot, tu redzi, bet cilvēks, kas dzīvo pilsētā, viņš vienkārši to neredz. Jau par to jau. Jā. Jo tā vista jau arī teorētiski karājās kājām gaisā kaut kādu pusstundu, kamēr viņai nocēr to galvu. Jā. Tas tāpat kā arī tā smaka un vispārējais, neviens cits to nezin, kas nav bijis blakus, viņiem nav nejausmas. Un gaļa garšīgi ir viens kaut kas, bet tas process ir crazy. Jā, tā ir. Okay. Vai ir kaut kāds tāds mārketinga eksperiments pārdošanā, mārketingā, ko tu tā kā nožēlo vai būtu labāk nedarījusi? Laikam, ka nē. Man liekas, es neko tādu neesmu mēģinājusi. Nemaz. Vienmēr viss ir strādājis? Es neesmu baigi eksperimentējusi. Es tādā ziņā esmu ļoti varbūt piesardzīga, vai arī man varbūt nav bijis pietiekoši laika, lai realizētu kaut ko pārāk pārgalvīgu. Es nezinu. Ja nav laika muļķībām, Jorāna. Vai tev kāds parādīja uzreiz jau īstās atbildes, un viņas uzreiz strādā? Parādīja, Man liekas, jūs parādījāt īstās atbildes, kas strādā, jo pa lielam pārsvarā tie bija kaut kādi sociālajos tīklos, pārsvarā vienkārši uzmanīgi posti, uzmanīgi rīli, uzmanīgi storija, tā lai, viņi vienkārši ir, bet cik viņi atkal strādā ļoti labi, jo sociālā vide mums tā ir tā. Tur mums ir tūkstnesis, jo tur mēs liekam ļoti maz, un ir ļoti kaut kā grūti to ielikt ikdienā, bet to vajag, un es to jau jūtu, ka vajag, jo arī ļoti daudz cilvēku ir nācis klāt, ņemot vērā, ka ir reklāmas un arī pieseko. Tas ir nākošais solījums, kur es jau sev esmu iedevusi, ka no marta ir jāsāk likt un viss, un jābeidz šitā māžošanās, neko nelikt iekšā, jo tas arī atkal ir interesanti, mums ir ļoti daudz ko parādīt, un mums ir ļoti daudz ko pastāstīt atkal, jo tas process, viņš notiek non-stopā. Un arī tāpat ražošana, kaut gan ir novembris, decembris, tas ir intensīvākais pārdošanas laiks, savukārt janvāris, februāris mums vairs nav klusi mēneši. Mēs strādājām ātrāk, lai paspētu, lai atkal martā un aprīlī varam ar visu galvu iet laukos. Pagad, tas sanāk, tu saki, martā jau sāk visus siltumnīcas stādīt? Jā. Marta sākumā mēs vienkārši siltumnīcu sakārtojam, un tad jau 2. nedēļā mēs pārsvarā sākam jau sēt. Sēt. Jā. Okay. Tad tev nav jau palodas pilnas. Tas lītās ir, jā. Jau to lītās. Pat ja būs arī, teiksim, joprojām būs -10 grādus, tāpat to darīsim? Jākurina. Jākurina, jā? Ak, Dievs.
Šogad jau izskatās, ka varētu arī būt tā, ka vēl varbūt būs. Katru gadu sanāk, ka jākurina, bet tas, ko mēs šogad gribam ielikt autonomāku apkuri, lai nav pa naktī jāceļās. Jo tās nakts kurināšanas ir vistrakākās. Kā bēbītis. Jā, un viens gads bija, ka mēs gandrīz nosvilinājām arī siltumnīcu. Vienkārši atbraucam mājās un viss ir dūmos. Jā, un tur jau iekšā ir stádi. Kūpināti tomāti. Uzreiz jau. Jā, bet viņi dabūja tādu stresu. Viņi tā kā apsmaka. Bet viņi izdzīvoja? Viņi izdzīvoja, bet raža tajā gadā bija tāda. Jā. Vai vajadzēja viņus vispār stādīt, bija jautājums. Jā. Jo pagāja apmēram kaut kādas nedēļas, pāris, 2 līdz 3, kamēr viņi vispār atšuhnījās. Viņi visi zili palika. Un mēs īsti neko iedot viņiem nevaram, tikai mēslošanas līdzekļus. Jo tā kā, ja tu esi konvencionālais, tu viņam vari iedot riktīgos tos stresa, tos, kas viņus tā riktīgi uzfrišina. Tagad jau ir kaut kādi arī kā bioloģiskie, kuros ir vairāk to mikroelementu, kur viņiem iedod to momentiņu. Bet jā, tādā ziņā, ja kaut kas aiziet šķībi, tad ir kā ir. Jā. Jo otrais mēģinājums ir tikai nākošajā gadā. Te nav ģenerāla mēģinājuma. Jā. Bet tev nav kaut kā tā kā, sadalīsim risku un es iesēju pēc 2 nedēļām vēl kaut ko. Jā, es tā daru. Jā, es parasti tā vienmēr daru, tāpēc, ka citreiz sanāk tā, ka šogad arī nevar zināt, kā pavasaris. Citreiz viņš ievelkās. Citreiz atkal ļoti ātri, un tu jau vari kaut ko nepaspēt. Kā šogad bija, mēs ļoti daudz arī nesastādījām. Tik daudz stādu bija izmests ārā, ka vājprāts, jo viņus vienkārši nevarēja iestādīt. Nebija kur un arī nebija jēgas. Ko mēs varējām, to mēs iestādījām, bet jā, bija plānā, ka būs vairāk. Bet sanāk, tad jūs ir vīru un vecāki, sanāk 4 cilvēki? 4 cilvēki, jā. Tagad ir vēl 5. mums uzņēmumā. Decembrī arī bija forši, ka mums bija praktikante. Un sākumā es tā pabaidījos ņemt. Es tā domāju, viens būs baigi daudz darba. Nebūs laika. Es saku, labi. Un baigi labi, ka paņēmām. Jā, man bija kas dāvinām bantas sienu. Jā. Zinot, cik jūs daudz pārdodat, es esmu vienkārši šokā, ka jūs tikai 4 cilvēki vispār kopā. 5. Jā. Tā kā, wow. Jā, tas ļoti daudz darba. Mēs esam normālākie darbaholiki, no mums nevajag mācīties. Mēs nemākam atpūsties. Jo mums vienkārši sienas traucē brīžiem. Paga, bet tev drīz jādomā noteikti arī par bērniem, ne? Varbūt, jā. Crazy. Tev vajag partnerus. Jā. Tev vajag partnerus, kas tur visu darīs. Jā. Crazy. Jā, jo tāpēc mums tagad ir tas moments, kad ir svarīgi nostabilizēties. Kad mums ir tā stabilā naudas plūsma, tikt ārā no tām visām vecajām mastēm, no visiem parādiem, un lai ir arī tas drošības pilvens, ka tev kaut kurā momentā vajag kaut ko iepirkt vairāk, ka tu to vari iepirkt, jo tonna kiploku maksā 4000 kā minimums, un tā tonna viņa pa decembri aiziet. Bet cik tonna ķiploku sanāk? Tad, tu teici, ka ķiploku paliek 20%, jā? 20, 30. Jā. 20 līdz 30, skatoties kā kurā periodā. Bet jā, pa decembri 300 kg žāvētiem mierīgi. Iedomājies. Un tev ir jābūt paigiem musīšiem, jo visu kaut ko izcilājat. Jā, man vīrs liels. Viņš ar visu to tiek galā, jo tur tehniskā puse vīrieša domāšana, tas ir bez kā nevar. Jo viņš atkal ir vairāk pilsētas cilvēks, pilsētas cilvēks, jā. Un viņam atnākot uz laukiem, tas viss bija jauns. Traktori bija jāremontē, zeme bija jāra, pie dzīvniekiem bija jāiet, un tas ir tāds, jā. Tad mēs tur tā skatījāmies, kā būs vai nebūs, bet bija aizgāja. Jā, un daudz ko ir iemācījies pats vienkārši no YouTube. Tagad ir ideāli ChatGPT. Iemet kaut kādu problēmu, viņš tur 101 variantu izanalizē. Jā, vai ne? Jā, tas ir labi. Kā ir ar konkurentiem? Jūsu segmentā bio tieši garšvielās ir konkurenti Latvijā?
Man liekas, ka ir, bet grūti pateikt, vai mēs atkal paši par sevi esam ļoti specifiski, jo mēs arī paši audzējam. Jā, mēs arī iepērkam no citām saimniecībām, bet mums tā pārstrāde ir no nulles punkta. Mums nav tā, ka mēs iepērkam žāvētos produktus. Jo žāvētie ir ļoti minimāli, ko mēs iepērkam, to, ko nevar izaudzēt Latvijā. Nu, protams, tie ir pipari, vai arī ir citas mazākas pārstrādes, kur mēs paņemam, piemēram, cidonijas vai pētersīļus, jau sažāvētus nopērkam, bet tas ir tepatās no Latvijas. Bet tur tie apjomi salīdzinoši ļoti, ļoti mazi. Un tā mūsu galvenā atšķirība ir tas, ka mēs paši to visu darām. Mēs paši pārstrādājam, mēs paši tīram, mazgājam, tīram, žāvējam. Un tādu tiešo konkurentu ar mūsu sortimentu, es domāju, ka nav. Netiešie ir, bet viņiem atkal ir vairāk tas sortiments. Vai nu tikai tīri ķiploks, vai vairāk tur atsevišķi garšaugi. Lielākoties ir tie, kas jau pērk gatavo žāvētos produktus, un tas pārsvarā jau ir no citām valstīm iepirkts. Vai Ludzā visi zina tās dienas, kad jūs žāvējat ķiplokus? Tie, kas iet garām, jā. Jo es iedomājos, Lūdzu, ir diezgan maziņu. Jā. Kad jūs tos savus 300 kilogramus, lai dabūtu. Kāpēc viņi ir kalna galā? Jā, vienkārši. Jā. Jo, kad iet garām, arī smaržu jūt. Jā. Ejot garām tieši mūsu pārstrādei, un ja mums vēl citreiz vasarā mums ir durvis vaļā, tad uzreiz cilvēki, kā tajā reklāmā pēc čībo kafijas, tad viņi pēc tās garšvielas smaržas. Jā. Viņiem ir vienkārši interesanti, kas tur ir, kāpēc tur tā smaržo. Un savukārt ziemas periodā, ja mēs kaut kur uz kaut kādu veikalu izskrienam, tad cilvēki jau arī nokonstatē, ko mēs žāvējam konkrētajā dienā. Es tieši tā paši domāju. Jo smaržas nav jēgas lietot. Viņas vienkārši garšvielas visu pārsit. Traki, bet forši. Jā. Tā, bet labi reklāma, ne? Jā. Izveidot savu versiju tā, kā tai, ko viņi minēja kafijai. Tā varētu būt ļoti labi, Jā. Tāda īsa, ātra. Jā, jo tā apmēram arī sanāk. Jo pie mums ar tukšiem vēderiem nākt nevar. Jo tas garšvielu maisījumu aromāts, kas ir, viņš uzreiz rosina apetīti. Ja tu neesi paēdis, ir šaize. Tāpēc es jums prasīju, kā jūs saglabājat to smaržu, jo jums tiešām ļoti labi smaržo garšvielas. Un es pat esmu pieredzējis, piemēram, ko tos pašus kaltātus pētersīļus, ja tu nopērci veiklā, viņi jāliek ir tona, lai tu just to garšvielu. Parastā veiklā, varbūt specifiskās garšvielu veiklos, viņi ir aromatiskāki, bet piemēram, tepat tās nopērkot kaut ko Rīmī, kas tur tā izvēle ir, tu nopērci, un tad liekas tā kā, ka... Man liekas, viņi vienkārši ir veci. Iespējams, vai ne? Viņam arī krāsa ir cita. Jo tas termiņš garšvielām, viņš ir līdz 4 gadiem. Jā. Mēs savukārt liekam gadu, bet mums arī nav jēgas likt tos 4 gadus. Mēs nenoturēsim. Mums pa gadu pat citreiz nepietiek. Jā. Tāpēc daudzi produkti mums ir vienkārši sold out jau līdz decembra beigām. Jā. Un viņi vienkārši būs tikai jau nākošajā sezonā, kad jau būs atkal jaunā raža. Bet tā, man liekas, ir svaiguma lieta un arī žāvēšana. Var izžāvēt sienu. Jā. Es pat zinu, kā mēs pamēģinājām, kā notiek tā lētā žāvēšana, kad ir vienkārši tu ļoti lēni žāvē, bet ilgi. Jā. Tad tur paliek siens. Un tad tur nav ne garšas, ne smaržas. Tad lielākā daļa laikam tāda ir. Es iesaku tāpēc pamēģināt jūsu garšvielas. Nevis, ka mēs tagad reklamējam, kāpēc, tāpēc, ka man tas bija liels pārsteigums, ka var tik labi smaržot. Un tāpēc es arī prasīju, tiešām bija jau tā, liekas jocīgi, ka tā var būt. Jā, bet ir. Bet tā ir visa ražošanas specifika, un tāpēc arī tas produkts viņš maksā tik, cik maksā, jo žāvēšana viņa ir dārga. Tā ir elektrība. Un tajā momentā, kad bija tas energokrīze, tad bija viss trakāk. Jo tad mums bija elektrības rēķins, mums vidēji ir kaut kāds 1000 mēnesis elektrības rēķins, tad mums bija 3. Jums nav saules baterijas? Nē. Neesat domājuši? Mums ir pārāk mazs jumts. Uz zemes? Uz zemes mums tur īsti nav kur uzlikt. Un mēs esam kultūra vēsturiskajā centrā. Tur varētu būt sarežģīti. Un mums ir vecais jumts arī šīfere. Tur sākumā ir jāmaina jumts, lai baterijas liktu. Bet atkal tā cena
Mēs esam pārsvarā uz biržas, tagad mēs esam uz fiksēto, jo janvāris, februāris viņš tāds ļoti nesaudzīgs bija. To mums arī uzreiz ieteica arī konsultante. Janvārī, februārī padomājiet par fiksēto maksu, jo tad birža ļoti lēkā. Bet vasara mums ir uz biržas, un vasarā tā cena elektrībai ir ļoti zema. Līdz ar to mēs vairāk spēlējamies tādā veidā, lai samazinātu tās izmaksas. Redz, cik daudz jāzina. Tik smalkas detaļas. Jā. Jā, jo viens mēnesis, un principā var gadīties mīnus. Jā. Vienkārši nezināšanas vai aizmirsties. Jā, jo janvārī mēs nokavējām šogad. Vajadzēja jau janvārī pārslēgties. Tur sanāk tā, ka vismaz iepriekšējā dienā, mēneša pēdējā dienā, lai uz nākošo mēnesi būtu jaunais līgums. Un vismaz februāri paķērām. Jo janvāra pēdējās 2 nedēļas mēs vienkārši visu izslēdzām, mēs neko nežāvējām, jo tur bija arī baigajā. Ja domājās, kāds kontrolē. Ok, Zanda, vai tev ir daudz ko minēji par savu stāstu? Tu minēji par to, ko jūs esat darījuši. Tu stāstīji, ka jūs ļoti daudz strādājat. Tu stāstīji arī par to, kā tu iepazinies ar mums un kā tu izveidoji pati savu e-veikalu pirmo un pēc tam otro versiju. Tiem klausītājiem, kas skatās un arī kaut ko taisa vai grib uzsākt kaut ko taisīt, vai tev ir kaut kāds tāds novēlējums vai tā kā iedvesmas, ko tu viņiem novēlētu? Nebaidīties. Jo, ja tiešām tas ir tas, ko tu gribi darīt, un tu jūti, ka tas ir, mazāk klausīties, ko apkārt citi runā. Jā, vienkārši iet un darīt, jo, ja meklē kaut kādu apkārtējo atbalstu vai arī to pašu viedokli, tu vari vienkārši viņos pazust. Jo katram būs savs viedoklis pēc savas pieredzes. Bet viņiem nav tavas pieredzes. Viņi nevar zināt, kā būs tev. Ļoti labi. Ļoti labi. Man šķiet, ka lielākajai daļai Latvijā, kas nesāk vai arī apstājas, tieši šī ir tā vislielākā problēma. Jā. Jo ticība sev parasti ir, bet viņa jābūt tik spēcīga, lai viņa nevar satricināt kāds cits. Jo vienmēr būs kāds. Jā, tieši tā. Pat neapzināti. Rūpējoties, jo visbiežāk to tricinājumu iedod tieši tie tuvākie. Kas grib pasargāt. Jā, lai tu neapdedzinātos, lai tev viss būtu labi, bet mēs nezinām, kā otram būs labi. Jo bieži vien var salauzt to otram cilvēkam dzīvi, ja viņš ir ļoti padavīgs. Ar to būs labi, bet tas atkal ir viens liels pluss inkubatoram, ka mēs tur bijām, jo tur bija pavisam cita vide. Tur bija pavisam cita vide, pavisam citi cilvēki, kuri jau paši pa sevi iedvesmoja. Un tad likās, wow, forši. Kāpēc ne? Mēs arī taču varam būt tik pārliecināti par savu produktu. Mums arī ir laiks produkts, un viņiem arī patīk mūsu produkts. Un tad ir tāds, ka tu esi pilnīgi citā mindsetā, un tu redzi pavisam savādāku to prizmu, no kuras uz tevi skatās. Kad tas, cilvēks, kas skatās tavu projektu, kas skatās tavu ideju, viņam nav jautājums, ar kam tu to dari, kāpēc tu vispār pārdosi to. Viņam ir, ok, super, kā tu gribi pārdot? Kam tu gribi pārdot? Pavisam citi jautājumi. Tāpēc vide arī ir maksimāli censties sevi iebāzt pa visiem caurumiem, tur, kur ir kādi uzņēmēji vai kaut kas, to, ko tev vajag, to vidi. Tas ir, man liekas, tas, kas jūkanā ir, ko daudzi tādi iesācēji, kas sāk, viņi to vēl neapzinās, viņi nav saskārušies ar to vēl tādu, kad ir tāds arī izaicinājums. Tad jūkanā mums arī ir tas, ko mēs laiku uzsveru, kad ir tas elements, ka tev ir apkārt līdzīgi domājoši cilvēki, kas dara to pašu, ko tu, kāds varbūt 5 soļus priekšā ir, kāds ir varbūt atpakaļ, sāk tikai. Un tas ir tas, kas arī iedod, teiksim, par to, ko tu minēji, kad sāk tērēt naudu reklāmā, tur uzdrīkstēties un sāk, man liekas, tur traki. Bet, kad ir blakus cilvēki, tad tas viss daudz ātrāk, vieglāk. Iedod perspektīvu, cik kas tad ir traki. Tu redzi, citam aiziet, citam varbūt kaut kādu iemeslu kaut kas neaizgāja, kāpēc neaizgāja. Tas ir tāda pašiedvesma, iedvesmošanās vienam no otra. Un te jau labā mācīšanās no citu kļūdām arī uzreiz sevi var no kaut kā pasargāt. Starp citu, bija tagad pagājušajā nedēļā viena meitene, sieviete, visas man meitenes. Viņa pievienojas un saka, wow, es tā gribētu dzirdēt, kā citiem iet, tā kā
ko citi dara. Tā arī ir. Citreiz vienkārši paklausāmies, kā citiem gāja, ko viņi izdarīja, jo tas vienkārši iedod idejas. Es nezinu, kā tev, piemēram, es lasu grāmatas, es lasu grāmatu, man jau ģenerējas idejas. Tas vienkārši iedod to perspektīvu cilvēkam. Jā, tas jā. Labi, paldies tev, ka tu šodien atnāci. Lai izdodas un lai šogad vismaz 3 reizes vairāk. Jā, paldies. Paldies.